Pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpils novada pašvaldība apmeklēja deputāti no Jelgavas novada domes. Tā kā abas pašvaldības ir līdzīgas gan pēc administratīvās, gan teritoriālās struktūras, kolēģi no Zemgales bija ieinteresēti iepazīties ar Daugavpils novada darba metodēm un risinājumiem. Tā kā Jelgavas novads arī viens no lielākajiem novadiem republikā, mēs 2 gadus strādājam un mēs redzam, ka ir uzlabots, labāk strādāt, un bet vienkārši, lai nebūtu, kas Latvijam jāizdomā velospēds, mēs bijām Ventspils novadā, kur strādā pēc cita principa. Tad deputāti gribēja pabūt Daugavpils novadā, kurš ir ļoti līdzīgs mums, bet arī daudz savādāks. Jā. Mēs gribam veikt zināmas reformas savā novadā, veidot jaunu budžetu, veidojot, jā, un daudz ko pārvaldes bišķi pārveidojot, tāpēc mēs vienkārši pamācamies šīs mēnešos, lai mēs sākot ar kaut kā novembra mēnesi, kad ķersimies klāt pie budžeta nopietni, lai mēs varētu par to jautājumu domāt. Tāpēc deputāti izteica vēlēšanos pamācīties to labāko. Jelgavas pašvaldības pārstāvi pirmo apmeklēja Nīdzgales pamatskolu, kur direktore Antija Vēvere pastāstīja, kā var izdzīvot maza lauku skola. Jelgavas novada deputāte neslēpa izbrīnu, ka Daugavpils novada eksistē vēl šādas izglītības iestādes ar tik nelielu skolēnu skaitu. Jelgavas novadā jau pirms reformas tika likvidētas skolas ar 80 skolēniem, kas salīdzinot ar Nīdzgales pamatskolu bija 2 reizes lielākas. Tālāk delegācija vizīti turpināja Kalupes pagastā, kur tika pārunāti Daugavpils novada domes un Kalupes pagasta pārvaldes aktuālie jautājumi, īpaši uzsvaru liekot uz sociālo jautājumu risināšanas metodēm. Jelgavnieki klātienē apmeklēja Valsts sociālās aprūpes centru Latgale filiāli Kalupe un bērnu un jauniešu dienas centru Varavīksne. Pirmās dienas vizīte noslēdzās Vaboles un Līksnes pagastos. Skrindu dzimtes muzejā zemgalieši varēja baudīt īpašo Latgales viesmīlību, savukārt Līksnā iepazinās ar pagasta infrastruktūras attīstību. Deputāti no Jelgavas novada atzina, ka pieredzes apmaiņas brauciens ir bijis liederīgs, jo tika aizgūtas pāris idejas, kuras varētu piemērot arī savā pašvaldībā, it īpaši sociālajā, izglītības un sporta jomā. Es domāju, ka tiešām mēs redzam, ka arī šeit Daugavpils novadā, nesot to, ka tālāk no Rīgas projām, no centra, bet daudz, kas tiek renovēts, jā, jauns izveidots projektu, ļoti daudz ieviesti, jā. Patīk vienkārši, ka visas pašvaldības Latvijā māca apgūt Eiropas projektus, lai bieži vien gan valdība saka, ka pašvaldības nav tās labākās iestādes, bet mēs pierādām pašvaldības, ka mēs mākam apsaimniekot šīs naudas, lai tikai dot mums iespēju mēs saimniekosim. Gribu teikt, lai veicās kolēģi Daugavpils novadā. Nākamajā dienā Jelgavas novada deputāti neformālā gaisotnē iepazinās ar Daugavpils pilsētu, cietoksni un apmeklēja Slutišķu sādžu Naujienas pagastā.